Mani sauc Glorija Grevcova, un es pārstāvu apvienību Jaunlatvieši. Kas īsti ir apvienība Jaunlatvieši? Apvienība Jaunlatvieši ir partija no tautas. Vienkāršo cilvēku apvienība, kuriem nav vienalga. Protesta balss Latvijā un protesta balss Eiropā par to, kas notiek mūsu valstī, par to, kas notiek Eiropas Savienībā. Mūsu apvienība Jaunlatvieši ir dibināta nedaudz vairāk kā gadu atpakaļ. Jūs pareizi sapratāt, mēs nenopirkām jau gatavu partiju un gatavus biedrus. Mēs apvienojam ap sevi vairāk nekā 1000 reālus cilvēkus, kuriem nav vienalga par to, kas notiek mūsu valstī. Apvienību dibināja mūsu saraksta līderis un līderis arī ikdienā Rudolfs Brēmanis. Cilvēks, kurš neatlaidīgi cīnās par mums katru dienu, par mūsu labklājību, par mūsu interesēm un aizstāv tās ikdienu un tiek par to sodīts, gānīts un visādā veidā mēģināts nomelnot. Edgars Dārznieks, tā ir mūsu dvēsele, tas ir mūsu kopums, tas ir mūsu kultūrvēsturiskais mantojums. Edgars, kurš glābj grāmatas, kuras met ārā bibliotēkas. Edgars, kurš atjauno un restaurē kapavietas. Cilvēks, kurš ir savas dzimtenes patriots. Un Artūrs Klēbaks, cilvēks, kurš dara visu tehnisko darbu mūsu apvienībā. Cilvēks, kurš veido saturu, cilvēks, kurš rūpējas par to, lai būtu vizuālais noformējums, cilvēks, kurš zina visu, kā mums rīkoties, kā mums darīt, kā mums eksistēt, lai mēs varētu turpināt savu darbību. Šie 3 fantastiskie cilvēki apvienoja ap sevis fantastisku, nereālu komandu, kura iet uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mūsu sarakstā ir 18 spēcīgi cilvēki. Jā, es pareizi pateicu 18, neskatoties ne uz to, ka tiesu sistēma, mūsu pastāvošā vara aizliedza mūsu cīnītājiem Aivim Vasiljevskim piedalīties. Aivis ir mūsu komandas sastāvdaļa. Tieši tāpat kā Aldis Gobzems, cilvēks, uz kura pamata tika būvēta visa šī protesta eksistence. Covid laikā, kurš pacēla visu sabiedrību kājās, cīnījās un arī tika gānīts, sodīts, un vara parādīja, ko var izdarīt ar cilvēku, ar to cilvēku, kurš pretojas. Un Aldis ir atpakaļ, un Aldis cīnās, un Aldis ir pelnījis būt kopā ar mums, un Aldis ir daļa no mūsu komandas. Spēcīgs līderis Šarlote Šulce. Sieviete, kura pierādīja, ka var cīnīties. Sieviete, kura cīnās un nepadodās. Ļoti izglītota, gudra sieviete, kura nekad nepados. Olga Čerņavska, sieviete, kura pierādīja, ka viedoklim ir spēks. Sieviete, kura ar savu spēcīgu raksturu un viedokli ir sacēlusi vētru Latvijas sabiedrībā, parādot, kāds patiesībā ir mūsu sabiedrības spogulis. Agris Celitāns, uzņēmējs, cilvēks, kurš spēj domāt globāli, cilvēks, kurš spēj analizēt un izprast situācijas būtību. Jānis Straumītis, cīnītājs, cilvēks, kurš ir pierādījis, kāda ir mūsu tiesu sistēma un kādi mums robi ir šajā sistēmā. Cilvēks, kurš regulāri katru dienu cīnās par citiem, aizstāvot citus, un cilvēks, kurš tiek likt cietumā tikai par to, ka viņš norāda par to, kādas nepilnības ir mūsu tieslietu sistēmā. Lauksaimnieks Jānis Dzenis. Cilvēks ar savu viedokli, cilvēks ar fantastisku pieredzi, cilvēks ar sapratni par to, kāda ir jābūt mūsu lauksaimniecības nozarei un kā risināt visas šīs problēmas, kuras mums nāk no Eiropas Savienības. Jānis Dzenis bija tas cilvēks, kurš debatēs nolika uz lāpstiņām visus oponentus, parādot, ka viņi ir nespējīgi risināt problēmas. Gita Plaude, cilvēks ar vislielāko pieredzi mūsu apvienībā. Cilvēks, kurš ir strādājis valsts pārvaldē, cilvēks, kurš saprot, kā darbojās valsts pārvalde, cilvēks, kurš ir nereāls cīnītājs un ir pretojusies sistēmai, kurā viņa strādāja. Dace un Edijs ir atgriezušies no ārzemēm un apmetušies uz dzīvi Latvijā, jo šeit ir viņu mājas un viņi redz nākotni mūsu valstī Latvijai, tāpēc viņu ģimenes ir pārvākušās atpakaļ uz mājām. Fantastisks cīnītājs Edgars Arkliņš, cilvēks, kurš vīlās zaļajos zemniekos, saprata, kādi viņi ir patiesībā un pievienojas mūsu komandai un ir liels cīnītājs Krišjānis Valdemārs. Tā paša Krišjāņa Valdemāra attāls 7. pakāpes radinieks,
kurš nolēmis, ka viņam ir pa ceļam ar mums, kurš redz savu nākotni Latvijā, kurš cīnās par Latvijas interesēm. Anna Lieckalniņa, savas valsts patriota, cīnītāja un spēcīga, šarmanta sieviete. Andris Bērziņš, aktieris, cilvēks, kurš Covid laikā parādīja savu konkrēto nostāju. Cilvēks, kuram pretī teikt nespēja neviens. Fantastisks, talantīgs cilvēks, kurš vēlas pārmaiņas savā valstī. Un mani sauc Glorija Grevcova, un es esmu daļa no apvienības Jaunlatvieši. Jūs visu par mani zinat. Es esmu cīnītāja, es esmu pierādījusi, ka cilvēks no tautas, parastais cilvēks, var tikt ievēlēts, var cīnīties pret šo sapūšo sistēmu un var parādīt visiem tiem gudrajiem, izglītotajiem un dārgajos uzvalkos, kādi viņi ir patiesībā. Un tādi mēs esam, apvienība Jaunlatvieši. Cilvēki no tautas. Tava izvēle 8. jūnijā Eiropas parlamenta vēlēšanās ir acīmredzama. Ja tu uztraucies par mūsu tautas labklājību, ja tu uztraucies par mūsu valsts interesēm, un ja tu liec Latviju un Latvijas intereses pirmajā vietā, tad tev izvēle ir acīmredzama. Un tas ir 7. saraksts apvienība Jaunlatvieši. Cilvēki, kas iestājās par vienkāršajiem, parastajiem cilvēkiem.